No, kājuši, ka sev ir bāģiem. Ot, man tas vlogs turpinās pa tiem remontu darbiem, ja. Daži jau skatās, daži nē. Īpaši jau tā, neteikšu, ka baigā piekrišana, bet tāpat, protams, ka tas viss ir expensive. Jā, naudiņas prasa, tas visi sādas šteles, atslēgas muciņas, viss ar katru remontu paliek vairāk. Tā tas ir, sakrājās. Neviena atslēga nav nopirkt bez vajadzības kaut kur, vai iepriekšējiem autiņiem, vai šitam. Vēl tāpat runājot par degvielām, redz. Un tāds jautājums varbūt, ja kāds autospecis skatās, varbūt var komentārā uzrakstīt. Kāda ir starpība starp degvielas uzpildes stacijām? Un par degvielām, ja, es saprotu, ka tā jaunais dīzels, ja tas ir, jaunajiem autiņiem domāts. Tas mums nav nepārāk jauns, bet arī nav krietni vecs. Kā ielēja viršos, ja tur nav tās dārgās, tur viss vienādi tie dīzeļi. Un darbā, ka brauc darbs, ka man lai degvielu, ja, iespēja tikai viršos ieliet. Iepild viršos, iedegās tas check engines. Brauc ar to check engine, ja. Brauc pa savām darīšanām, es pildos vai nu jādā, vai nestē. Tur es lai tos dārgākos tos dīzeļus, ja. Un kā ar buru mājienu, check engines pazūd. Varbūt, ja kādam ir kāda par tiem dīzeļiem un uzpildu stacijām, droši padalieties tajā komentārā, būšu tikai priecīgs. Lapsī, tā jau skatīsimies, bija te veiklā, šo to sapirka, kā lapstīsies. Nopirka šādu komplektiņu. Daudz jau zinās, kas tas ir. Tad šis būtu tā kā mans izmērs pēc tiem visiem parametriem, jā. Šādi viņi saliek. Tas ir kanāla, sprauslu kanāla tīrīšana, sēžas tīrīšanai nopirku. Nopirku, es biju tādā veiklā Būvrīgā. Rīdznieki jau droši vien, ka viņi pazīst, un tur kaut kāda reklāma nav vajadzīga, un arī necenšos reklamēt, vienkārši, ja kādam vajag tādas lietas, viņas tur ir pa pilnam visādas. Tur ļoti tādi strādīgi džeki liekas, ka strādā tāds labs iespējas paliek pa viņiem. Redz, ja kādam kaut ko tādu vajag, meklē. Iespējams, ka arī nav, bet tas nav internetā pasūtīts, saprot, to internetā skaties, un tev atnāk kaut kas, tu to redzi dabā, viss var apskatīties. Visu laiks par šo komplektiņu bija domājis, un uzskatu, ka tas ir svarīgi, jā, tādā momentā redz. Nopirku arī šo redz, es tagad esmu speciālists pa vītņu atjaunošanu, neko darīt, redz, tā vītnīte noplīs, un nezinu, bet es domāju, ka tā vītnīte jau bija sačakarējusies, jau, ka viņa vienkārši skrojēt ārā jau sačakarējās, jo tur bez piepūles vienkārši griežās uz riņķi un viss. Tā ir laikam ar tiem vecajiem dzelžiem, kad, visam savs kalpošanas laiks, tā kā tādi man tie pirkumi. Šits kaut kā 9 evriki maksāja, šits 19 evriki. Šo te es visu nopirku tai veiklā Būve. Redz. Tāda tā apakša izskatās, redz, visu to pa dramņiku. Noškurīja, notīrīja, rūsas pārveidotāji. Vēl pūtīšu to grubulu virsū, un pēc tam arī nodarbošu, lai viņš tur apauga tiem putekļiem, un galvenais, lai nerūsē. Tāda man tā fiška. Izskats nav ļoti svarīgs, svarīgs ir saglabāt to bleķi. Redz, kas man sanāk, šī vietā ir tā, kā es plānoju sākt tos darbus visus, jāuzliek tās mīstīklis, kas te ir domātas, šīs te ātruma pārslēguma. Jāuzliek ir tā gaisa truba, kas aiziet uz interkūleri. Un kā tā, jāsaliek tā priekša ir šī. Jāpieliek ir tā 5. porsunka. Un kā tā, es esmu izvēlējies to darbu gaitu. Un tad jau var sākt riktēt to visu vadu bardaku. Kaut kā pakāpeniski uz to pusi. Kas te man... Tāds un tas plāniņš kaut kāds, redz. Tā te viss izskatās, redz. Es nāku šeit tāds.
Tiem, kam interesē tā motora, tā štela, tās mīstīklas viena te ir iepīta kaut kur augšā pavisam. Ot, 2 gabalus viņas tur nāk. Te tā par sunku apakšā. To es neliku ar nolūku, lai nenolaustu stelējot kaut ko tur. Redz, šito bija bīstami. Vajadzēja varbūt skrūvēt ārā, bet labi. Palika vesels. Paldies Dievam, vot. Kaut kā tā. Redz, kā tās mīstīklas izskatās. Viss ļoti vienkārši tas princips, te redzi. Ar tādu sprostgredzentiņu. Šis tas kronšteins, jā, uz 3 skrūvītēm, kur mēs pirmīt skatījāmies. Ne šis, bet šis. Uz 3 skrūvītēm, 8. vītnīte. 1,25 laikam vītnīte. Vot, un ar šādiem sprostiņiem viņi nosprosto un viss. Protams, lai pie šitā tik klāt, viņš aptuveni tik tālu ir jānovārda, ja. Ja tev tas ir zem kapotu. Un šitie tie, var teikt, kā var parādo. Šitie ir tie sprostiņi, viņš nāk pat šeit. Un es tev varēšu parādīt tagad to. Šeit viņu liek virsū. Tādā veidā viņš stiprinās. Ļoti svarīgs moments ir tās putekļu gumijas, tās ir jāuzrauga. Jā. No tā būs atkarīgs, kā kalpo tās mīstīklas, bet īstenībā tur nekas sarežģīts. Ko tu vēl var dabūt redzēt aiz tām mīstīklām, ja? Šīs te tās mīstīklas. Reku, šī trubiņa iet uz pečku. Sildītāju radiatoru, salona radiatoru. Pečka. Sauksim viņu par pečku. Un šī arī iet uz pečku, šis arī iet uz pečku. Un trubiņa. Un rekur ir tā 5. sprausla, ja. Redzēt. Un tur viņi mums būs jāliek, redz. Tagad es to arī montēšu, tas tagad man pēc kārtas iet. Un kas tad jāzina par to 5. sprauslu? Kā visbiežāk, kad viņi iziet no ierindas, ja, tad briesmīgi dūmainība tam dēkatniekam. Uz katru soļu kūpu, pie katras iespējamās, ja viņi kaut kur laiž, kaut kur sulo, ja, nenoslēdzās šeit. Viņi pil. Un liela dūmas, jāsaka tā. Pastiprināta dūmainība. Par to 5. sprauslu, redz, viņai nāk tāda blīvīta vara. Un kāpēc viņu ir grūti uzlikt? Man tas kronšteins ir. Kā lai es tev tagad pastāstu? Šeit lūk ir vieta stiprinājumam, sprauslas stiprinājumam. Un viņu vajag ievērt līdz galam. Šādi tu viņu neieliks, tikai šādi. Un viņu jāpagriež ir šādi. Savādāk, jāieliek līdz galam ir iekšā tai stiprinājumā. Ja viņi atradīsies šādi, nekas neizdosies. Tieši līdz pašam galam jāpieliek. Un tad ir iespējams viņu tik pielikt. Tā kā tā. Tas tāds sīkums, ko es gribēju, pastāstīt. Šo tad liek virsū un liek klāt. Šādi viņš atrodas šādā pozīcijā. Bez fanātisma. Viss.
Viss virsū ir bez fanātisma. Ko tu nākamo lieku to trubu? Nāk tev uz turbīnas. Gaisa padeve uz interkūleri, vot. Tā viņš šeit lūk dzīvo, redz. Tāda viņam tā vieta te ir. Tūdaļ viņu saliks. No interkūlera tad viņš dzen gaisu uz ieplūdes kolektoru. Un ieplūdes kolektorā viņš satiekās ar izplūdes gāzēm. Un uztais pasakainu degmaisījumu, vot. Degviela nav svarīga. No, 12. atslēdziņas. Arī bez aizraušanās, kā saka. Turēšies, būs labi. Piesiet. Jāpiemāk šo te. Klāpīt. Nu redzi, vītni pa galam, jā. Tāda atbildīga vieta. Nekas nenotiek, jā. Jau nepievilkt neko. Jā, vītni pa galam. Neko darīt. Ko tad sāksim pamazām urbināties atkal? Nu, tik tālu ir.
Tritons forever. Nu, gatava lieta. Nu, tā. Sajūg cilindrīts klātot. Un tāds nozīmīgs mezgls, jo ir nozīme viņu remontēt, salikt kārtīgi. Un kuram gan gribās palikt bez sajūta ceļā. No, redz, to vietu vajadzēja sačinīt, un to vītni sarmontēt tā diezgan tāda nopietna. Redz, stulbi, kad 13 atslēdziņi, 13 galviņu skrūvēji, baigi stulbi. Visur 12, 1, 13, debīli. Neko darīt, kādas ir skrūvītas, tādas skrūvējumi. Un kā tā skrūvīta bija sačakrēta, tāpat kā tā vītni, droši vien tāpēc ar visu sačakrējās. Bet jā, sajūgs jāspiež, ko tu nevar dirsties. Rekā pamazām tos vadus velku, bet to jau es nefilmēšu, tas tur tāds gara ambrāži, zinu, vēl vajag nopirkt, droši vien to drēbinieci vajag nopirkt. Es jau nezinu, kāda izlēna labāk. Kāda jau varēs. Ko tā jau, tie laikam šodien pietiek, viss redz, galvenais jau laikam šodien bija tā 5. forsunka, saremontēt to sajūgu cilindrīti, vītnīti tā skrūvēja. Tas izdarīts, tā kā šim video pietiek. Es jau te sāku ar tos vadus te riktēt un ko. Bet tas jau ir garš stāsts un piņķirīgs un vajag uzmanīgi, lai tos neaprauj visas tās štekerus. Labi, tā jau šodien.